Pirms vairākiem gadu desmitiem stādītās liepas Grīvas prospektā Ogrē jau sen pieradušas pie regulāras zaru apgriešanas, veidojot vainagu, bet šopavasar veicot ielas remontdarbus pamatīgi apgrieztas arī to saknes. Skatoties no koka stumbra, tās palikušas vien apmēram 25 līdz 30 centimetru radiusā, un daudzi ogrēnieši bažījās, ka šādu barbarismu tās varētu nepārdzīvot. Protams, ka zaļums ir zaļums. Zaļums ir vajadzīgs visur. Un tur arī Jaunogres prospekts līdz Trikatājas kombinātam, kur tur arī viss šausmīgi apzāģēs. Droši vien, bet tur jau ir jāprasa speciālistiem, ko var un kā, jo jāstaigā ir, mašīnas iet un kā tur to remontēšana. Līdzinējās robežas Grīvas prospektā, kur visā ielas garumā tiek atjaunots asfalta segums, kā arī gājēju ietve netiekot mainīts, bet koku saknes apgrieztas, jo tās pielāgojoties apstākļiem izstiepšās zem braucamās daļas segumu. Uzliekot jauno segumu uz saknēm, mēs pēc gadiem diviem sagaidīt tieši to pašu, atkal būtu izcilāts segums. Esam arī konsultējušies ar saviem pilsētas zaļās rotas uzturētājiem. Nav tā, kad šiem te kokiem būtu tik šausmīgi izdarīts pāri. Koka audzēšanas speciālisti piekrīt, ka liepa ir izturīgs koks, tomēr, ja zaudēts liels apjoms sakņu, tās varot sākt nīkuļot un kļūt nestabilas. No tās puses, kur ir apgrieztas saknes, viņam sliktāk nonāk barības vielas uz vainagu. Liepa ir tāds no vienas puses mežonis, bet pat vislielāko mežonu var diezgan ātri iznīdēt, īpaši, ja tu pa saknēm sāc rakāties. Ceļnodaļas vadītājs gan bilst, ka visticamāk vecās liepas drīzumā tomēr tikšot nomainītas pret piemērotākiem kokiem. Šajā reizē tas nesot ticis darīts, jo Grīvas prospekta remontdarbiem atvēlēt 185 000 eiro. Pašreiz Ogrē dažādi veidi remontdarbi notiek 5 ielās.